Vai, ja tev ir 5 domas, ko tu gribi izstāstīt, tad uzraksti 5 domām pirmo teikumu. Klausīšanās ir diezgan atbildīgs darbiņš. Projekta prezentācija uz 20 lapām, tad ir vērts, 9. vai 8. lapā ielikt kaut kādu pilnīgu sviestu, izvēlēt savu džedēju zobenu un nocert kādam galvu, ja viņi sāk besīt. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Jūs klausāties podcastu Roktvers. Šīs dienas tēma ir kā pārdot arhitektūru. Nenoliedzami vides veidošana ir tikai viena daļa no šīs visas sarežģītā procesa. Savas ģeniālās idejas mums ir arī kaut kādā veidā jānodod tālāk. Jārada citiem ticība tajās tikpat liela, kā mums pašiem tajās ir. Šodien pie mums viesojas Ints Meņģelis, arhitekts, mācības spēks, sabiedriski aktīvs cilvēks, kultūrtelpas Smilgas veidotājs, Latvijas pārstāvs Bienālē Venecijā šogad. Vispār cilvēks, kurš ir savas profesijas fanātiķis. Sveiks, Int! Sveiciens! Tad, kā pirmā jautājuma, es gribētu uzdot, kas ir vispār pamatā veiksmīgai prezentēšanai? Jo, cik mēs esam novērojuši, tev šīs prasmes ir tiešām lieliski padotas. Un vai tā ir pieredze, māksla, kaut kādas teorijas apkopojums? Kā tev šķiet, kas tam visam ir pamatā? Droši vien katram ir kaut kāds, varbūt vairāk vai mazāk talants uz kaut kādām lietām, bet arī, man liekas, ir jāpārkāp kaut kādā ziņā pāri sev vai ir jāpamēģina to darīt. Man liekas, mēģināšana arī ir kaut kādā ziņā aspekts. Tu jau nevari zināt, vai tev tajā sanāks vai nesanāks. Kaut kādā brīdī es varbūt sapratu, kad man tas tā kā padodās. Tas nav vienkārši, bet man tas vienkārši es jūtos tajā komfortabli. Bija kaut kāds lūzuma punkts brīdis, kad tu saprati, es saņemos, es mainos un es varu, kad tu, varbūt studiju sākumā tev nebija tādas pārliecības par sevi, kā ir tagad? Varbūt, ka nebija. Bet nē, man liekas, tā kā stāstīt kaut kādus stāstus un prezentēt, man liekas, man vienmēr ir bijis, nepārāk sarežģīti. Drīzāk ir bijis, izaugsme tajā procesā, ka tu mēģini tā kā piedomāt, kā izstāstīt vai kā kaut kādā ziņā konstruēt to stāstu. Un tu vari vienkārši labi prezentēt, bet tev arī īstenībā vajag izdarīt kaut kādu mājas darbu un sagatavoties vai uzlabot savējo to prezentācijas prasmi. Ja tu izmēģini, tad tu īstenībā tev tas vienmēr sanāk labāk. Un darbojoties kā mācības spēks, mēs arī vienmēr ar studentiem to darījām. Ja nākamajā dienā ir lielā prezentācija, tad iepriekšējā dienā tu vienkārši pamēģini noprezentēt. Tu pamēģini saprast, vai tu vari iekļauties laikā, vai tu vari izstāstīt savu domu, kas pietrūkst tavā domā. Varbūt tu, man liekas, tā ir tāda tipiska kļūda, ja tev ir kaut kas nopietns jāstāsta, ka tu vienkārši nepamēģini. Tev galvā liekas, ka viss būs brīnišķīgi, bet arī man ir sanācis sūdīgi noprezentēt. Vai neizstāstīt līdz galam, tikai tāpēc, ka es neesmu sagatavojies. Tā. Varbūt tev prātā ir kāds konkrēts atgadījums, fakavs, tā teikt, kur tomēr kaut kas nav nogājis tā kā plānots. Konkrēts fakavs. Nē, tā uzreiz grūti tā. Es tikai labās lietas atceros. Nē, noteikti tādi ir bijuši. Jā. Tas droši vien, ka tī ir cilvēcīgi. Man šķiet, ka visiem ir tāds kaut kādi gadījumi. Tu minēji, ka tā atkārtošana pirms galvenās prezentēšanas un mācīšanās un sevis attīstīšana, vai tev ir kāds skolotājs vai kāds, kura prezentēšanas stils tev patīk un tu esi mēģinājis kaut kā iekļaut savā prezentēšanā viņa paņēmienus? Un tā konkrēti man varbūt grūti nosaukt. Varbūt man bija vienu brīdi kolēģis Bārts Melords, no Beļģijas, kuram ļoti labi un viņš tā analītiski tam piegāja. No viņa es kaut kādā ziņā iedvesmojos. Bija vēl viens arī tāds vācu kolēģis, Mārtiņš Sobota, pilsētplānotājs arhitekts. Bet viņi ir arhitekti, viņi nav tā kā profesionāli prezentāciju prezentētāji. Profesionāls PPP, profesionāls prezentāciju prezentētājs. Jā, runājot par skolotājiem un mācīšanos, arī tu pats esi pasniedzējis Rīgas celtniecības koledžā, vai ne? Un arī bija pasniedzējis Risabā. Un
studenti, mēs sazinājāmies ar studentiem, un tad viņi minēja tevi kā arī ļoti, kā vienu no saviem mīļākajiem skolotājiem, un viņi arī teica, ka tev ir svarīgi atrasties starp jauniem cilvēkiem un tā kā iegūt arī šo enerģiju, un varbūt var pastāstīt, kā jaunieši, bērni un studenti, kā arī arhitekti un varbūt pieauguši cilvēki var kaut kā mācīties no viņiem un gūt iedvesmu. Kā var mācīties no mums, vai kā mēs varam mācīt? Vai varbūt arī ir otrādāk, vai varbūt arī tie pieaugušie var mācīties no studentiem un jauniešiem, vai arī tu pats mācies no šiem saviem? Pirmām kārtām, man liekas, vispār arhitektiem ir kaut kāda vienmēr aizdomīga vēlme mācīt vai nodot kaut kādā ziņā savas zināšanas. Man liekas, man ir tāds aizdoms, ka visiem ir tāda drusku kaut kāda iekšēja vēlme vai slimība. Es nezinu, grūti to tā kā pateikt. Es varu pastāstīt tikai par savu ceļu. Es kaut kādu laiku strādāju diezgan lielā arhitektūras birojā, kur visu laiku ir būvprojekti un visu laiku ir darbiņš, un arhitektūra tiešām ir lēna. Ja jūs vēl to neziniet, tad jūs to droši vien noskaidrosiet diezgan drīz, cik lēni velkās tā kā projekti. Un man gribējās atpakaļ uz to universitātes vidi, kur ir tā kā dinamiski. Un kaut kādā ziņā ar to tas arī sākās, un Risaba meklēja jaunas mācības spēkus. Un es aizgāju, man likās, ka tas varētu būt forši. Un tas arī ir īstenībā bija forši. Es neatceros, cik man bija tad gadi, kaut kas zem 30, man liekas, es jau biju pabeidzis skolu, kādus 5 gadus vai kaut kas tam līdzīgs. Un man ļoti, es jūtos komfortabli tajā formātā, un es esmu diezgan skaidri arī priekš sevis novilcis robežu, cik daudz es to varu darīt, jo tas drusku ir tāds mecenātisms. Es esmu novilcis skaidru robežu priekš sevis, lai tas mani tā kā uzlādētu arī, iedvesmotu, bet netraucētu profesionālai darbībai, jo tas, ko man visvairāk patīk darīt, ir projektēt. Projektēt, dizainēt un tā. Jā, tā tas viss sākās. Un tajā vecumā, kad man bija tie, nezinu, labi 30 gadi, es aizgāju pie tiem studentiem, un man liekas, es galīgi nejūtos it kā vecs vai kaut kā tam līdzīgi. Bet ir tie studenti, kas ir 10 gadus jaunāki, un tu redz, ka tā ir tomēr cita paudze ar citu pasaules redzējumu, un arī tas ir ļoti tā kā iedvesmojoši. Un man ļoti patika tas, ka tu ikdienā strādā pie 1-2 projektiem, kas ir kaut kādā projektēšanas vai būvniecības posmā, risini tur cita līmeņa problēmas, un tad vienu dienu nedēļā tu satiec 30 jaunus cilvēkus, un viņi katrs ar savu ideju. Un tas vienkārši mani piedod kaut kādu domāšanas ātrumu arī. Jo citreiz tu tajā būvprojekta fāzē ieeja tādā letarģiskā kaut kādā, es nezinu, kaut kādā, viņi vienkārši notiekās savā ritmā. Un tad tu satiecies, un tad pēkšņi ir šie 30 cilvēki, kuram katram ir sava ideja, katrs grib iet savā virzienā, un tas ir nenormāli aizraujošs process. Es ceru, ka es iedvesmoju viņus, un viņi iedvesmo mani. Es vienmēr to esmu uztvēris kā apusēju procesu. Kaut kā tā īsumā par mācīšanu. Kāpēc es to daru? Es nezinu, vai tāds bija jautājums. Kaut kur ar to mēs sākām. Tā varētu teikt, jā. Labi, darbiņš skolā, bet tu esi strādājis arī daudzos dažādos ofisos. Cik mēs paskatījāmies, plašs klāsts. Gan NRJA, gan pie Mailīša, gan visur citur. Kāpēc ir tāda raips tas tavs CV? Vai tu speciāli uz to ej, vai tā vienkārši dzīvē ir gadījies, un tad tu daudz ko iemācies katrā vietā citādāku? Vispār man liekas, ka es arhitektūru uztveru kā komandas darbu. Un man liekas, cik interesantā komandā strādā, tik arī interesants ir rezultāts. Un vienmēr ir līdzies interesanti sadarboties. Un, man ir līdzies interesanti domāt kaut kādā ziņā plaši. Domāt plaši, nenovilkt savu robežas. Tāpēc arī esmu strādājis ārvalstīs, realizējis projektus tur, mācījies ārvalstīs, Latvijā sadarbojies ar dažādiem projektiem. Man tas laikam patīk. Es neesmu kaut kā ieciklējies, ka ir jādara tikai tā, kā man liekas. Man liekas, ka visinteresantākais ir kopā radīt kaut kādas lietas. Tā, es redzu arhitektūru kā sadarbības
augli. Nu tā. Kas vēl ir interesanti, ka tu esi arī hokejists. Jā, es uzspēlēju. Un vai šī hokejista sportiskā pieredze vai tas kaut kāds tas domāšanas veids kaut kā palīdz arī prezentēt labāk savus projektus? Varbūt tas ir arī kaut kāda panākuma atslēga, tas sportiskums un daudz azarts. Hokejs ir iedvesmas avots. Es atceros, kad biju mazs, es dzīvoju vietā, kur apkārt bija kādi 5-7 dīķi, dīķi vai ezeri. Un tur galvenais jautājums vasarā bija, uz kuru no dīķiem iet peldēties, un ziemā galvenais jautājums, kur notīrīt hokeja laukumu. Tā kā tas vienmēr ir bijis tāda lieta, kas man ir aizrāvusi. Un es neesmu profesionāls hokejists. Jā, bet entuziasts. Bet es varu pastāstīt vienu leģendu, starp citu, varbūt jūs to zinat. Gan jau, ka jūs zinat, bija tāds Arhikals, es nezinu, vai viņš tagad vairāk neeksistē. Bija pāris entuziasti, kas taisīja hokeju arhitektiem. Tā kā. Un pirmais, kas, manuprāt, bija vispār leģendārs un episks, notikās uz Zunda kanāla starp Risebu un starp RTU. Bija pirmais mačs, bija uztaisīti, bija notīrīts laukums, bija atnestas lielās tumbas, bija arī dažādi profesionāli arhitektu biroji, labi zinām, kas nāca spēlēt hokeju. Tas bija, manuprāt, episki. Pēc tam vēl pāris gadus viņš notikās, tad viņš notikās kaut kādā Olainas, vaļējā, kaut kādā dīvainā iestādījumā. Restīvi, tur tas skaistums pazuda, bet pirmais kauss bija vienkārši, manuprāt, episks un leģendārs notikums, kurš varbūt kādreiz vēl izcelsies sālītē. Tur arhitekti taisīja, arī pēc tam lazerēja kausu un taisīja, un vienkārši bija pāris tādi entuziasti, kas tā kā spēlēja, un tas bija forši. Tu arī pats spēlēji. Es pirmajā kausā nebiju Latvijā, tajā es nepiedalījos. Es redzēju tikai visus tos atstāstus un bildes, un tā es vēlāk nākamajos piedalījos un pat birojā mēģināju savākt komandu. Un tā. Nezinu, man hokejs aizrauja, jā. Hokejs vienmēr aizrāvis un tā. Un tā. Un tad tā aizrautība staro cauri tev visur citur arī darbojoties. Tu vispār šķiet tāds ļoti aizrautīgs. Bet ko tu dari tajās reizēs, kad tev ir uzdevums vai darbs vai projekts, kas tevi neaizrauj līdz galam? Vai tu nezini, kā viņu iznest, un tu saproti, ka tu esi iestrēdzis, bet ir jāstrādā? Jā, ar tādiem ir super grūti, bet šis arī, manuprāt, ir ļoti vērtīgs jautājums, kā sevi piespiest. Tur jau arī ir daudz visādas tehnikas. Ir tas teiciens par to, ka es labāk to krupi no rīta norīt. Ir kaut kāda lieta, ko tiešām negribās darīt. Tad, kad tu esi izgulējies ar svaigu galvu, tu mēģini to krupi, ja ne norīt, tad bišķiņi paspārdīt uz priekšu. Ja tā var teikt. Jā, kaut kā tāda taktika man ir laikam. Bet vispār man tiešām nepatīk darbi, kas man nepatīk. Tas droši vien, kad visiem tā ir. Tā. Bet tāda gadās. Pilnīgi noteikti, un arī jau arhitektūrā jau ir ļoti daudz. Ja mēs atgriežamies pie tās prezentācijas domas, tad prezentējam, tas jau ir tā kā 5%, vai ne? Tas ir procents no darba. 95% ir izdarīt to darbu un izdarīt viņu tā, lai pašam ir iedvesma un lai viņu gribās prezentēt. Tā. Man liekas, ir grūti arī tādā ziņā noprezentēt kaut ko, par ko tu pats neesi pārliecināts. Tev tomēr ir jādeg kaut kā par to lietu, ko tu dari. Atkal, vai nav tā, ka tie 95% darba ir pats darbs, bet 5% prezentācija, bet nav rezultāti, atkal tas procents ir krietni lielāks, vai ne? Tieši prezentācija. Iespējams, jā. Jā. Tā varētu būt. Kā? Man šķiet, tas atgriežoties pie tā hokeja mača, un man šķiet, ka tas ir brīnišķīgs veids, kā kaut kā veicināt to sadarbību un sarunas starp kaut kādiem arhitektiem. Un man šķiet, ka vēl viens projekts, ko tu arī pats veido, un kas ir šobrīd, manuprāt, ļoti aktuāls, ir kultūra telpa Smilga. Un vai arī šajai kultūra telpai ir kāds tāds mērķis
veidot šo sarunu, šo saskarsmi starp arhitektiem, starp ne tikai arhitektiem. Un, varbūt tu vari vispār ieskicēt, kas ir šīs Smilgas koncepts un ideja. Smilga ir neatkarīga kultūra elpa Āgenskalnā. Vispār viņi atrodas diezgan fenomenālā ēkā. Tas ir Mūdra ģelža projekts, komponistu rezidences, un konkrētā ēka ir komponistu muzejs, kas ir tapis 62. gadā. Ja kādam interesē, kā tas izskatījās 62. gadā, tad var apskatīties mūsu Instagram kontā Smilga. XYZ, manuprāt, tā viņš saucās. Un, viņa ir vienkārši superīga telpa, un mēs viņu gribam kaut kādā ziņā sabiedrības labā izmantot. Un tā kā mums pašiem interesē arhitektūra, tad mēs velkam to deķīti visu laiku arī savā virzienā, ka mēs gribam runāt par telpu, par dizainu, par vidi. Bet tajā pašā laikā mēs neesam super protekcionisti, un mēs esam diezgan laimīgi, ja tur ir kaut kādi mākslas pasākumi, ir bijušas fotobienāles, ir bijušas tur balto nākušu pasākums. Un tas īstenībā, tas īstenībā ir aizraujoši. Un arī visiem iesaku kaut kādā ziņā atvērt to savus apcirkņus un paskatīties, cik pasaulē vēl ir daudz aizraujošas lietas bez arhitektūras. Tā. Jā, es tieši gribēju iekomentēt, ka man šeit arī diezgan zīmīgi, ka Latvijas arhitektūras bienāles paviljons Tirdzniecības centrs Latvija, kuram arī tu biji viens no kuratoriem, ka arī šeit prezentācija tika apvienota ar tīrkultūras. Ar tīrkultūru, ar mūziku, ar lekcijām. Īstenībā bija vesels mēnesis ar 4 pasākumiem. Tur bija gan mūzikas viena nedēļa, gan viens bija tieši par bienālu, viens bija tieši par vispār kā sākt sarunu, kurā mēs uztaisījām tādu arhitektūras spēli ar arhitektūras kontekstu, lai vispār atnākušie varētu tā kā saprast, kādā kontekstā ir radusies šis arhitektūras konkrētais bienāles piedāvājums. Liekas, tas ir svarīgi. Meklēt kaut kādus mistiskus veidus, kā sarunāties par telpu. Arī tajā tīrkultūras nedēļā, kur bija uzsvars vai akcents bija uz citiem tiem māksliniekiem, mēs pa vidu arī iespraucāmies ar savu stāstu par paviljonu mūziku. Respektīvi, ir kaut kādā veidā jāatrod ceļi pie mūsdienu interesanta, jo tā vide jau ir diezgan pārblīvēta. Mēs visi kā traki kaut ko svaipojam, kaut ko patērējam un tā tālāk. Un nevar vienkārši cilvēkiem tā ņemt, izprintēt traktātu un likt izlasīt. Tā. Jā. Meklēt kaut kādas saskarsmes punktus ar citām jomām ir interesanti, un to arī gribās darīt Smilgā. Un arī gal galā mēs tur esam 3 arhitekti, kas mēs tur dzīvojamies un saimniekojam. Mēs gal galā palīdzam reizēm arī tīri ar izstādes iekārtojumu. Atnāk mākslinieks ar kaut kādu savu ideju, un viņam gribās vienkārši sakarināt tādu čupiņu ar planšetēm. Bet arhitekts jau redz telpu, un arhitekts var palīdzēt to ideju tīri telpiski nokomunicēt. Mums tas liekas kā elementāri, kā tu veido tā kā telpu, bet cilvēkam, kas ir, ilustrators vai tēlnieks, viņam ir svarīgs viņa tas objekts, ja? Un viņam liekas, es tikai strādāju pie objekta, nav svarīgi, kā viņš tiek izlikts, ja? Visi tāpatās sapratīs, bet tā jau nav. Un, tādā ziņā mēs esam arī noderīgi kā reizēm scenogrāfija. Un arī īstenībā tajā pašā Venēcijas bienāles iesildīšanas mēnesī mēs katru reizi uz tiem 4 pasākumiem taisījām citu scenogrāfiju. Es nezinu, vai to cilvēki tā kā pamanīja, un nav pat svarīgi, vai viņi pamanīja, bet tur bija dažādi eksperimenti ar scenogrāfiju. Vienreiz mēs salikām skatītājus tādu tā kā milzīgu, pirmām kārtām tur bija lielveikala kase, kas jau iedeva savējo tādu, pretenziju uz telpu. Tad vienā reizē mēs salikām apmeklētāju vai klausītāju krēslus tādā tā kā rindā uz kasi, tādā garā desā. Citreiz mēs sadalījām telpu ar paviljonu, tiem baneriem. Tā. Tas arī ir aizraujoši. Mums to vienkārši patīk darīt. Vai man to patīk darīt?
Tad sanāk tā izbaudīšana, un tas dod vēl iedvesmu. Un tu minēji, ka jums bija svarīgi ar to paviljonu domu nodot pārējiem ideju, kāpēc un kā tas ir. Kā tev šķiet, vai arī par lieliem projektiem, ko būvē vai tur konkursiem. Vai publikai ir jāsaprot, kas tas ir un kāpēc tiek būvēts tāds, jo citādāk mēs tā spriedām un rodas visi negatīvie komentāri, tad, kad kaut kas jau ir uzbūvēts. Bet idejas kārtā nevienam tas vēl nerūp, jo tas tur nav uzbūvēts. Vai ir svarīgi nodot to vēstījumu sabiedrībai? Protams, man liekas, tas jau ir ierakstīts gan būvniecības likumā, būvniecības principos, gan Davosas deklarācijā. Sabiedrības iesaiste, atklātība, ka mēs gribam komunicēt, ko mēs darām, vai kā mēs darām. Tā problēma ir tajā, ka tas ir grūti, tas prasa resursus, tas prasa enerģiju. Tas nav varbūt arī līdz galam nemaz arhitektu darbs. Tā kā arhitekts labprāt nodarbotos ar to, ko viņš nodarbojās, bet reizēm izrādās, ka viņš to darbu var paveikt vislabāk. Un es atceros, pirms senos laikos es piedalījos tādā pasākumā Rada Rīga, kur mēs strādājām ar vairākām Rīgas apkaimēm arī, ko tur varētu darīt, vai ne? Tad arī tur bija viena interesanta lekcija no, es aizmirsu, kā to dāmu sauc, bet viņa bija Kopenhāgenes galvenā arhitekte, kuri arī caur dažādiem veidiem, caur dažādiem telpiskiem eksperimentiem dzīvējā, tur, piemēram, ar bērniem, kā vispār veidot kaut kādu ārtelpu vai kā pētīt kaut kādas lietas. Man liekas ļoti interesanti, ka tieši arhitekti vai pilsētplānotāji izdomā kaut kādas lietas, kā komunicēt. Jo tā jau papīrā vienkārši ir ierakstīts. Jā, mēs esam par atklātību, mēs gribam komunicēt, bet kā mums ar to iet, diezgan bēdīgi. Tāds varbūt nepārāk veiksmīgs šīs komunikācijas piemērs ir kaut vai Uzvaras parks, vai ne? Kur pilnīgi es pat negribu iet detaļās, kā tas process notikās, bet tas bija tā, ka mēs vienkārši uzbūvējām apkārt sētu un talantīgi Ainava arhitekti vienkārši kaut kādā vaiprātā uztaisa tur cīņā ar būvniekiem, pasūtītājiem, uztaisa risinājumu, kas, manuprāt, ir diezgan jēdzīgs. Un tad tagad pēdējais, ko es redzēju, kāpēc tu atcerējos, tāpēc, ka tagad es redzēju, ka bija, man liekas, Rīgas doma ielikusi, tā kā sabiedrības iesaistas aptauja, ko tad mēs gribam Uzvaras parkā? Tā kā, wow, tā kā labrīt, tā kā... Kur jūs bijāt pirms gada vai 2, vai pirms 5 gadiem? Es nezinu. Man tas liekas, ar to mums tiešām diezgan klibo un pagaidām tas ir diezgan dīvainā formā, jā, kur mēs redzam tikai to, ka kaut ko mēs uzbūvējam un tad nāk pilsēta cilvēkiem un vēl vienkārši kaut kādi entuziasti, kas saka, come on, mēs to pasūtījām. Tiešām tā ir mūsu publiskā telpa. Tā. Jā, nezinu. Jā, es gribēju iekomentēt, ka man šķiet, ka varbūt tas kaut kādā mērā tas, ko Smilgi, piemēram, dara ar tiem kultūras pasākumiem, mākslu, arhitektūru, varbūt tas arī ir svarīgi kaut kāds tas starpdisciplinārais, ka parādīt to, ka arhitektūra ir vairāk varbūt nekā tīri tāds projekts un ar kaut kādiem kultūras pasākumiem arī un kaut vai tie paši bērni, ko tu minēji, ka varbūt tas ir arī labs veids, kā to informēt tālāk sabiedrībai un padarīt to netik tā teikt, savs, varbūt. Jā, noteikti. Arī tajā pašā Smilgā, ja tur ir, piemēram, foto izstāde vai kaut kāda ilustrātora izstāde, es tur esmu. Es visu laiku stāstu, pastieties, cik forša telpa, pastieties, viņi ir taisīti no tiem pašiem tur pieejamajiem materiāliem, kas ir izmantotas visās Hruščovkās, bet atliek tikai atrast tur, atkāpties 5 metrus no ielas, un tev ir tā telpa, kur cilvēkiem iziet vasarā un komunicēt. Un bildes un cilvēki par to liecina, ka tur vienkārši tas strādā. Tur tādas elementāras lietas strādā, un es visiem tur visu laiku stāstu, cik arhitektūrai, manuprāt, nav arhitektūrai jābūt izlecošai vai kaut kādai uzbāzīgai. Es visu laiku esmu domājis par to, ka arhitektūra var būt fons, bet tas fons var būt ļoti ērts un ļoti lietojams. Un, kaut kā es to jūtu vai redzu kaut kādās lietās ar muguras smadzenēm. Un es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības arī to tā sajūt. Bet savukārt
Nu jā, savukārt ir tāds pretstats, kad sabiedrībai liekas, ka arhitekts tas jau kaut kāds kosmonauts, ja viņš tur uzzīmēs kaut kādas, viņš zīmē tikai skaistas fasādes, ja, vai kaut kādas tādas lietas, bet tas jau nav tas, ar ko mēs nodarbojamies. No? Un man liekas, ka to gan vajag stāstīt, un to es arī visādos veidos mēģinu izdarīt. Man paturpinot vēl šo domu par to arhitektu, kas nodod to informāciju tālāk plašākai sabiedrībai par to ēku, par to fonu, kā viņu piepildīt un tas, ko tu teici. Vai tu piekrīti to, ka arhitektam varbūt ir jāmācās kļūt nedaudz par influenceri? Varbūt mums ir jāuztais TikTok konts un vai kaut kāda citas platformas un jādomā, kā kļūt par tādu kā starpnieku starp to lietotāju un to visu to vidi. Mierīgi. Man liekas, mierīgi. Jo vairāk mēs paši stāstīsim pa vidi kaut kādā veidā, cilvēkiem saprotamā veidā, jo labāk mums pašiem, jo izglītotāks būtu mūsu pasūtītājs. Kuram arī vienmēr būvniecības ierosinātājs. Jo kaut kādā veidā jau kā tad var nonākt līdz tai informācijai. Jā, mums ir jāizglītos, nezinu, caur TikToku vai vienalga ko. Man liekas, ka jā. Forši. Man liekas, ir jārunā par to. Bet vai nerodas tāds šķērslis šai visai runāšanai, ja arhitekts sajūtas kā tāds augstāks stāvošs un nespēja nolaisties tādā ielas līmenī, kur ir visi cilvēki, kas redz visu ar vienkāršām acīm, vai tad mums tur nerodas tāda barjera, varbūt tev ir kaut kāds idejas, kā mēs viņu varētu tā kā ledu salauzt starp šīm divām jomām, kas ir cilvēki visi, jo arī arhitekti ir cilvēki. Jā, reizēm ir cilvēki. Reizēm nav. Nē, man liekas, tas ļoti, ļoti labs jautājums, un tas arī kaut kādā ziņā ietvēra to domu par tām parastajām lamatām, kurās arhitekts iekrīt ar to domāšanu, ka mēs jau zinām labāk. Mēs zinām, kā jums lietas būtu jādara. Ja? Mēs jums tagad parādīsim. Un kā reizi tas varbūt arī piemērs velk drusku uz to Latvijas paviljonu Venēcijas bienālē, Tirdzniecības centrs Latvija, teica Elija, kur mēs izlēmām kļūt par veikala darbiniekiem. Jo, ja arhitekts runā par citiem arhitektiem vai par vidi, tad tas vienmēr ir ļoti slidens ceļš. Mēs izdomājām, ka mēs kļūstam par kaut ko citu. Gluži kā aktieri izrādē kļūst par kaut kādiem tēliem, mēs kļuvām, es jau aizmirsu, kas tas bija, noliktavas pārziņas vai visi mums tur pārdevēji un gaļas nodaļas boss. Tad, kad tu kļūsti par to citu, tev īstenībā ir vieglāk runāt. Tev ir vieglāk runāt par lietām, kurām tev no arhitekta visu zinošā, gudrā, brīnišķīgā pozīcijas ir grūti runāt. Bet tu vari paņemt kaut kādu citu lomu un runāt ar to. To mēs izdarījām kaut kādā ziņā. Tāds bija mūsu piegājiens, kā komunicēt. Tā. Mm-hmm. Man šķiet, ka es gribēju teikt, ka Tirdzniecības centrs Latvija, un šeit ir tāds arī, kāpēc viņš arī diezgan veiksmīgi startēja, tāpēc, ka manuprāt, ka tur ir ļoti cilvēcīga tā visa tā vide un veikals, un tas kaut kas varbūt tāds zināms ir. Un varbūt tieši šīs cilvēcības vai piekrīt, ka viņas varbūt trūkst arhitektiem kaut kādas. Jā. Veikals ir tāds Latvijā, tāds pats kā Japānā un tāds pats kā Argentīnā, vai ne? Tā bija vienkārši tāda visiem saprotama forma, caur kuru runāt, lai nav jātaisa tas ievads, ka mēs te tagad runāsim par to un tā. Tu ienāci kā veikalā, tev veikals ir saprotams, tu zini, kā par viņu pārvietoties. Mums bija vispār arī aizraujoši paši to paskatīties uz veikaliem. Jo mēs kaut kādā procesā sapratām, ka nav tā, ka kāds būtu uztvēris veikalu kā mākslas objektu, vai ne? Ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kur tas ir izspēlēts. Bija viena, man liekas, vai ir mākslinieks, kas bija uzadījusi veselu veikalu. Un vēl vis kaut kādi interesanti piemēri ir atrodami. Bet, vajag paskatīties īstenībā apkārt. Mēs visi lietojam veikalus, bet vai mēs kāds uztveram veikalu kā telpu, kā arhitektūru? Un arī paskatīties jēdzīgu veikalu piemērus, kuri arī īstenībā netrūkst. Mums tas bija aizraujošs process, paskatīties uz kaut ko tik it kā
utilitāru, tik kaut kādu tā kā, kas tad tas, jā, tas tā kā, es nezinu, kāda nozīme, kādas zeķes tu dienā vēlas kājās, vai ne? Bet ir jau nozīme, kādu veikalu mēs ikdienā lietojam, jā, un tur ir diezgan daudz, kur augt. Un mēs noteikti to visu tēmu jau nepaspējām paņemt un nevarējām tā kā paņemt. Tu minēji, ka veikals tas ir tāds saprotams mums visiem. Varbūt tu esi kādreiz fantazējis vai aizdomājies, ko darīt ar tādiem objektiem, kas visiem nav viegli uztverami, saprotami, bet kur ir vajadzīga tā sabiedrības iesaiste, lai beigās uzvarētu kaut vai konkursā labākais, nevis lētākais, jo kvalitāte maksā. Un varbūt tu esi fantazējis vienkārši, kā mēs varētu sabiedrībai parādīt, ka hei, mums vajag kvalitāti. Jā, tas diezgan sarežģīts jautājums. Es nezinu, kurā virzienā mēs ar viņu nonāksim, bet kvalitāte ir grūti izmērīta. Kvalitāte vieglāk ir sajust, nevis izmērīt kaut kā. Droši vien jau, ka var salikt kaut kādas objektīvas lietas, kā to mērīt. Es nezinu, šo jautājumu nav viegli pacelt. Ir vieglāk nolikt. Es viņu laikam arī noliktu vienkārši, man šķiet, ka ja mēs drusku vairāk audzētu to uzticību viens otram, kaut kādā ziņā, ja mēs uztvertu viens otru, kā visi ir izglītoti cilvēki, kuri vēlās nonākt labākajā rezultātā, varbūt visiem būtu kaut kādā ziņā vieglāk. Pagaidām ir tā, ka es nezinu, tur kaut kādi ierēģi, juristi, viņiem liekas, ka viņi zina vislabāk un viņi taisa visbrīnišķīgākos konkursa nolikumus, no kuriem visiem paliek slikti, ja? Un tad otrā pusē ir arhitekti, kas atkal tur ir nelaimīgi, un trešajā pusē ir vēl kaut kādi tur, nezinu. Jā. Super laba lekcija, man liekas, par konkursiem un kā konkursos sasniegt labu kvalitāti, kuru es dzirdēju jau otrais, jo iepriekšējais viņu dzirdēju tajā Rada Rīga pasākumā pirms gadiem 10. Kristiāna Boreta lekcija šogad bija Latvijas tajā arhitektūras Badagalvas pasākumā. Ļoti laba lekcija. Kā vispār pilsēta, kur viņš bija Gentē vai Antverpenē galvenais arhitekts, un kā viņi mēģina nonākt līdz labam rezultātam caur konkursiem, kā viņiem tas izdodas. Mums tur ir gaužām daudz, ko mācīties. Tā. Gaužām. Šeit liela daļa no konkursiem ir arī idejas prezentēšana, un tad atgriežoties pie šīs tēmas par prezentāciju, tad kādi varbūt būtu tev ieteikumi, kā veiksmīgāk aizstāvēt sevi konkursos, kā varbūt varētu tieši specifiski tajās arhitektūras jomā, būvvaldē vai pasūtītājiem savas idejas nodot, kas tavprāt būtu kaut tādi triki vai idejas, kas būtu jāņem vērā? Triki. Es atcerējos feilu, ko tu sākumā jautāji. Vislielāko feilu, kas vienkārši noraka projektu līdz nullītei. Tāds bija gadījums. Kas arī bija tajā Rada Rīga sakarā. Mēs strādājām kaut kādu pusgadu vai pat vairāk ar Ziepniekalnu. Mēs bijām izvēlējuši vienu mikrorajonu ar Ziepniekalnu to daudzstāvu abūvi, nezinu, 9 stāvnes, 12 stāvnes, es vairs neatceros. Un tur bija diezgan jēdzīgs darbs ieguldīts, un mēs strādājām arī ar vietējām skolām, kur arī mēs ar jauniešiem mēģinājām runāt, kā tad viņi, caur kaut kādiem vienkāršām lietām mēģināt viņus aizdomāties par telpu, mēģināt no viņiem izspiest, kas viņiem tur liekas jēdzīgi vai neiedzīgi, un beigās mēs uzdizainējām garāko soliņu Rīgā, jo Ziepniekalnā ir garākā māja Rīgā. Un tas bija šis tā kā tēls, tas bija tā projekta tā kā ideja, un viss tur bija ļoti forši līdz brīdim, kad kaut kāda mistiska, man liekas, bez tabū žurnāliste pieteicās uz interviju, kur es atbildēju kaut kādiem mistiskiem jautājumiem, kur viņi beigās to tā kā informāciju sagrieza sev vēlamā formā. Beigās tas bija garākais soliņš Rīgā par 2 miljoniem vai kaut kas tam līdzīgs. Bet īstenībā
tā bija veselas ielas rekonstrukcija, 500 metru garumā, un respektīvi tur bija apakšā tā kā nopietns darbs, kuru mēs it kā bijām ietērpuši šajā vienkāršajā formā, garākais soliņš Rīgā, jo to visiem ir viegli saprast, bet ja kaut kāda lēta tur, nezinu, sauksim to par dzelteno presi, to procesu pagriež savā kaut kādā tajā tizlajā mērcē, tad viņi var vienkārši norakt līdz nullītai, un tur bija skandāls, tas bija bez tabū, vai kaut kādā tam līdzīgā raidījumā. Un tur bija pēc tam arī, tā laika Rīgas mērs, kuram bija jātaisnojās, un tas viss kaut kādā pilnīgā feilā nokļuva. It kā no labas idejas sakārtot centrālo tā kā telpu mikrorajonā, kur ir uzbūvēts tikai mājas, kur nebija pat ielu seguma tajā brīdī. Tā kā, jā. Un tad bija interesanti vienkārši redzēt, ka tu esi tajās, un arī tur ir gadījies tā, ka tu esi abās pusēs. Tu esi tajā pusē, kur tu zini, kā tas ir, tad tu zini, kā tas tiek nodots mēdījiem, un tad tu zini, kā mēdīji to ataino. Beigās tur visāda vieta. Jā. Tas tā kā, ir svarīgi īstenībā, kā izstāsta kaut kādas lietas. Jo reizēm, skaidrs, ka cilvēkiem nepatīk nekas jauns, kaut vai viņam noliek jaunu miskasti, viņš arī atradīs jaunu miskasti tur uz savas ielas, ka tur ir problēma, ja, ka kāds aizmet garām vai kaut kas tāds, lai gan iela paliek kopumā tīrāka. Cilvēki negatīvi, man liekas, var uztvert jebko, bet man liekas, tā negatīvā uztveršana ir tīri aiz nezināšanas vai nesaprašanas. Tas tāpatās kā bērnam, tu piedāvā, uztais kaut kādu tur jaunu zupu, viņš saka, kas tas tāds, nav īstā krāsa, ja? Man nepatīk, lai gan viņš viņu nav pat pagaršojis. Tā kā jā, skaidrot ir super svarīgi. Ir svarīgi veltīt tam laiku un resursus. Tāds fails man gadījās. Labi, bet lai skaidrotu, ir jāmāk runāt. Un runāt. Tad, kad tu runā, tu izvēlies valodu attiecībā pret auditoriju, piemēram, tu pielāgojies, ka tev ir mazāk specifisku jēdzienu, ja tev ir publika, kas nav jomas speciālisti, vai ir kaut kādi nianses, kuras tu ņem vērā, tieši izmantojot valodu un runas stilu? Man liekas, te var paņemt tikai, rules of thumb vai kaut kādus principus, pēc kuriem vadīties, bet tādu kaut kādu konkrētu recepti jau tur droši vien grūti atrast. Ir svarīgi paturēt prātā to, ka tev ir jāciena cilvēks, kuram tu kaut ko stāsti. Vai viņš ir izglītots vai neizglītots, tev viņš vienkārši ir jāciena. Un jāizturās pret viņu ar cieņu. Tas attiecīgi arī ietver to, ka tu viņu nečakarē ar kaut kādām gudrām frāzēm vai tam līdzīgi. Īstenībā, darbojoties arhitektūrā, arī ir ļoti labs treniņš tieši prezentācijas vai domas nodošanas prasmēm. Tādā ziņā, kad vienā būvlaukumā, tajā pašā Šanhajas Expo gadījumā, vienā būvlaukumā tu tiecies ar būvfirmju vadītājiem, kuriem pieder pus Šanhai, un otrā brīdī tiecies vienkārši ar būvnieku, kas no koka grebi kaut kādas dībeļas un ēd turpat būvlaukumā uz vietas, un tev ar viņiem visiem ir jāsarunā. Droši vien visa pamatā ir tas, ka neatkarīgi no tā, kādā situācijā tu esi nokļūst, tu esi tomēr cilvēks, un man kā arhitektam ir svarīgi cienīt visu šo spektru. Un tiekamies mēs ar super dažādu spektru. Un tas, man liekas, arī ļoti aizraujoši. Mēs tiekamies ar ļoti, bagātiem cilvēkiem, mēs tiekamies ar ļoti profesionāliem cilvēkiem, kā dažādi citi inženieri vai dažādi citi arhitekti. Mēs tiekamies ar pavisam vienkāršiem cilvēkiem. Man liekas, ka svarīgi ir viņus visus uztvert un kaut kādā ziņā cienīt un ieklausīties viņos. Tas arī īstenībā ir svarīgi. Arī prezentējot ir svarīgi kaut kādā ziņā veidot saikni un mēģināt ieklausīties, ko tad no tevis vispār gribas sadzirdēt. Jo, ja tu esi pārāk aizrāvies ar savu stāstu, iespējams, ka tas arī, mūsdienās taču var iebāzt visādas austiņas un neklausīties, ja negribas.
Šeit liela daļa no prezentāšanas ir arī šis tēls, šis cilvēks, kurš stāsta informāciju. Nepavēlti mēs tomēr uzticamies cilvēkiem, kas ir fórumstarpos un tā tālāk. Un ko man šeit, ka pēc pirmās vai otrās reizes redzot tevi uzstājoties, ievēro, ka tev ir vienmēr šī dzeltenā cepurīte. Jā. Vai tas ir tev kāds tavs formas tērs, vai tas ir ar domu un kaut kāds apakšā tam ir kaut kāds stāsts vai kāpēc? Nē, man ir gari mati. Tas ir ērtuma un siltuma vilnas cepuri. Tas nav mans kaut kāds. Es varētu nozīmolot cepuri un tirgot. Ja jūs gribat prezentēt tā kā es, jā, lūdzu, ir šis te merč, dzeltenās vilnas cepurītes, kurās ziemā ir ļoti silti un tā. Nē, vienkārši. Man viņai ir ļoti ērti. Un tā. Bet pat ne tikai ziemā, mēs tevi redzējām lidojumā no Venēcijas, un tev arī bija tavā dzeltena cepura. Jā, bet jūs nevarat iedomāties, cik Venēcijā bija tik draņķīgs tas pirmais iespējas. Jo, tad, kad mēs braucām šogad, mēs braucām māja sākumā, un parasti Eiropā tajā māja sākumā, tur viss saka, jā, tur jau ķirši zied, un var tur jau lasīt ķiršus, un viss forši. Bet tas bija kaut kāds, mēs aizbraucām, bija vispār, bija jābūt labam laikam, jā, mēs bijām ar to reģinājušies. Mēs atbraucam, mēs vēl, kaut kāds bija ļoti agrs lidojums, un mēs tur, protams, kaut ko bijām darījuši un neizgulējušies, un tu aizbrauc no rīta, un tu kaut kādos 9 vai 10 esi tajā Venēcijā, un tur ir vienkārši 100% lietus. Vienkārši visu dienu līst, tāds kaut kāds, Dievs, es to atceros tā kā kaut kādu ļoti, ļoti sliktu sapni. Tā pirmo dienu. Tā kā varbūt, tad es sapratu, ka tā saprīt nevar vilkt nost. Bet tad jau iesila, un tad jau parasti tā vienās atklāšana jau parasti ļoti foršs laiks. Un tā. Bet man bija arī lielveikala saprīt. Tā kā to es arī nevilku nost. Man vispār patīk cepuris. Tā. Cepura līnija tur varētu tapt. jā, cepura. Es kaut ko. Jā. Bet varbūt ir kaut kādi ieteikumi, kā iepriekš sagatavoties, kā veidot savu tēlu un cik ļoti varbūt tas vispār ir svarīgi tieši prezentēšanas laikā, lai tu justos drošāk vai lai tev ticētu. Jā, man liekas, pirmām kārtām vajag iedot sev ierobežojumus. Tā kā visvieglāk ir kaut ko izdarīt, ja ir kaut kādi ierobežojumi. Un arī studentiem mēs par prezentāciju runājot, mēs visu laiku mēģinājām likt ierobežojumus, jo tad ir vienkāršāk sakoncentrēties. Piemēram, tev var būt prezentācija, bet prezentācijā var būt tikai 5 slaidi vai 7 slaidi. Līdz ar to ir kaut kāds ierobežojums. Protams, ka studenti mēģina vienmēr uzkarakot šo sistēmu un vienā slaidā salikt 10 slaidu informāciju. Tas tā var būt. Bet ir vai arī laiks, piemēram, ka tev ir jāizstāsta savus, stāsti, piemēram, 5 minūtēs. Tā kā tas arī strādā. Pat ja tev dzīvē ir 10 minūtes, mēģini ielikt sev kaut kādu ierobežojumu, tu gribi izdarīt to 5, un tad jau viss kaut kas var gadīties, un beigās tev tiešām būs tās 10 minūtes tas stāsts. Es jau teicu par sagatavošanos, arī, man liekas, ļoti svarīgs aspekts. Tomēr ir, kurš raksta runu? Neviens. bet svarīgi ir tomēr uzrakstīt, vai svarīgi ir uzrakstīt atslēgu vārdus, vai, kaut vai, ja tev ir 5 domas, ko tu gribi izstāstīt, tad uzraksti 5 domām pirmo teikumu. Tālāk jau tu, protams, pieminēsi vai nepieminēsi vai izstāstīsi visu savu detalizēto informāciju, ko tu gribi izstāstīt, bet tu būsi pateicis pirmo teikumu, un to pirmo teikumu jau cilvēki, ja ne visi, tad to gan viņi noklausīsies, un tu jau būsi, tā kā izdarījis sev kaut kādu, savā labā kaut kādu darbiņu, mājas darbiņu. Ko darīt, ja publika neklausās vai guļ tavas prezentācijas laikā, vai tev ir kaut kādas frāzes, kas atmodina, vai citi paņēmieni, vai vienkārši, ja grib gulēt, tad labāk, lai izguļas? Es pats gulēju. Es atceros, kad es senos laikos mācījos latviešu valodas skolotājai, bija tāda bilde, kur sēžu pirmajā rindā un vienkārši guļu. Tā. Nē, man liekas, nevajag čakarēt cilvēkus. Miegs ir svēts.
Ja cilvēks ir neizgulējies un nomocījies, lai viņš labāk vienkārši guļ, tev no viņa nebūs nekāds labums, ja viņš būs nomodā, viņš tāpēc neko nedzirdēs, lai viņš guļ un netraucē. Bet ritmam ir nozīme. Man liekas, ir svarīgi, ko arī prezentētāji bieži vien aizmirst, kad ir svarīgi ļaut kaut kādā ziņā auditorijai atpūties vai attālpoties. Mēs nevaram noklausīties lekciju 2 stundas pēc kārtas. Arī es domāju, ka arī šo podcastu nevar iespējams noklausīties tā kā līdz galam. Tu noklausies, tad uzliec pauzi, ievelc elpu un pieslēdzoties no jauna, man liekas, tas saturs arī būs kvalitatīvāks. Tā kā nevelti kāds ir izdomājis tās akadēmiskās stundas. Tas tā kā kāds izdomāja 7 dienas nedēļā, un kad 1 vai 2 mēs atpūšamies, tas vienkārši strādā. Ja tu strādā, 20 dienas pēc kārtas, bez atpūtas, vienkārši tavu darba ražība nav. Vai arī diplomāndie, kas tagad šajā laikā mocās kaut kad jau arī. Tu vienkārši saproti, es pats taisot diplomu darbu, liekas, es kāds nezinu, es negribu ar rekordiem tur mērīties, bet tu jau pēc tam no malas padomājot, tad 3. negulētajā dienā tu vienkārši kaut ko tur, klikšķini pilnīgi bezjēgā. Tu vienkārši mēģini vienu attēlu planšetē pārvietot 2 stundas. Tā kā svarīgs ir ritms. Svarīgi ir kaut kā, man liekas, ļaut vai ieplānot ritmu. Tā, ja to var izdarīt. Jā, bieži vien prezentāciju laikā redzams arī, ka ne tikai guļ, bet arī neklausās, kaut ko vievjās vai kaut kādā citādā veidā, kaut kāds, varbūt daudziem tas traucē. Kāds teikt, kā rīkoties šajās situācijās, kā pievērst varbūt sev uzmanību un kā varbūt neļaut tam izsist sevi no sliedēm? Nav viegli klausīties, godīgi sakot. Tā, vispār jau pēc būtības klausīšanās ir diezgan atbildīgs darbiņš. Tur droši vien vienkārši katram ir jāspēj trenēt sava klausīšanās spēja. Tev kā, stāstītājiem jau nav diži lielas izvēles. Es nezinu, varbūt cilvēks, kas šajā brīdī tev klausās, jau ir, noklausījies 2 audio grāmatas, un viņam jau vispār intelektuālā kapacitāte ir tuvu nullei. Nav tur tādas receptes. Es saku, vienkārši katram pašam mums ir jātrenē sevī spēja klausīties. Labi, tavas prezentācijas ir ne tikai klausām gabali, bet arī vizuāls materiāls. Jo tur ir kaut kāds bildes, attēli, projekta prezentēšanai. Un esmu pamanījis, tu izmanto arī ģenerētas attēlus, ko ģenerē mākslīgais intelekts. Vai ir vēl kaut kas, kas tavas prezentācijas ko tu izdomā, ka tas prezentāciju padarīs atšķirīgu, īpašu, izteiksmīgu? Jā, arī nav droši vien ģeniālas kaut kādas receptes, bet man liekas, tā pašam jābūt interesantai. Kā viņi izskatās. Es Citreiz es salieku, piemēram, ar kādu projektu prezentāciju uz 20 lapām. Tad ir vērts, 9. vai 8. lapā ielikt kaut kādu pilnīgu sviestu, lai tev pašam būtu pārsteigums un iespēja pamosties kaut kā. Tā, tas arī reizēm strādā. Jā. Iespējams, ka joks vai kaut kas tāds, kas mums bišķiņi izsit no robežas, ir tas, kas palīdz reizēm uzturēt uzmanību. Jo tā jau mēs esam super nopietni, vai ne? Mēs esam nopietnības pavēlnieki, bet kaut kādā ikdienas komunikācijā jau ir svarīgi, ka mēs pasmaidam vai ieskatāmies acīs vai pajokojam vai kaut kā jābūt labai videi. Labai sarunai jābūt labai videi. Tā, arī labai prezentācijai ir jābūt kaut kā tā, ka vislabākās prezentācijas, ko es esmu dzirdējis, es vienkārši esmu bijis viņās kaut kā jūties komfortabli. Tā. Kaut kā tā. Cik svarīgs prezentācijās ir psiholoģiskie triki? Kaut kāds tāds saprast, tāds triks, kaut kas tāds, ko negaida cilvēki, un vai ir kaut kāda triku grāmata? Droši vien vissvarīgākie, bet es par viņiem neko nezinu. Tā. Man grūti kaut ko par viņiem izstāstīt. Tā.
tad tādi tev ikdienā nav. Psiholoģiskie triki. Džedāja zobens kaut kāds. Vienmēr izvēlt savu džedāja zobenu un nocert kādam galvu, ja viņi sāk besīt. Nē, tas sviests. Nē, es tik daudz laika man nav trenēties prezentācijai. Tā. Tad vēl jautājums. Labi, prezentācija. Piemēram, uz teātri bieži cilvēki iet, jo viņi zina, ka tur būs konkrēti aktieri. Vai nav problēma, kad arhitekti nav tik atpazīstami, ka viņi sabiedrībā nav kā tāds mūziķis vai aktieris? Jo patiesībā jau arhitektūra ir tā māksla, no kuras neviens neizvairās. Viņi ir mums visapkārt ikdienu. Uz teātri var neaiziet, uz māju nevar neatnākt. Bet arhitektu var nezināt, kamēr aktieri daudz zina. Vai tas nav kaut kāds ierobežotājs, vai varbūt tas ir tieši bonus, ka paliek mazliet nezināmais? Es domāju, ka tas ir arī kaut kādā ziņā komforts. Es domāju, ka tiem, kuriem vajag zināt, vai tie, kuri meklē, tie vienmēr atradīs. Kaut kādā ziņā arī no vispārīgās sabiedrības labas arhitektas. Bet priekš arhitektiem, man liekas, tas ir diezgan liels komforts, ka tu neesi, tur zeltainās preses karalis un tev nečakarē visu laiku. Un varbūt tev gribās būt, bet es nezinu, man negribās. Es jūtos komfortabli, kad man ir, kad ir šī privātās dzīves komponente diezgan liela. Un, nezinu, tas jāpadomā par to, bet man šķiet, ka ir tikai korekti, un tas parāda par sabiedrības inteliģenci, vai ja viņi piemina arhitektus, piemēram, savu objektu kaut kādā ziņā sakarā. Tas, man liekas, parāda tikai par kaut kādu sabiedrības nobriešanu vai konkrēto cilvēku nobriešanu. Jo cik es esmu bijis ārvalstīs, tas vienmēr ir ticis pieminēts. Man liekas, nezinu, tur atver Kanādas paviljonu, tad vienmēr piemina, kas tad ir paviljona autors un arhitekts. Mēs reizēm varam kaut ko atvērt vai uzrakstīt kādu rakstu un drusku piemirst. Bet tā ir vienkārši, nezinu, tad žurnālistu kaut kādā ziņā nezināšana vai neprasme. Vai, tā kā, viņi arī vēl mācās. Tā. Kaut kā tā. Mēs gribam izcili, jā. Mēs gribam noslēgumā iedot vienu praktisku uzdevumu. Tātad skatītāju uzziņai, tātad šobrīd Intam tiek parādīts rokturs. Tātad pavisam parasts rokturs no durvīm. Šitais nav parasts, šitais ir zelta. Zelta. Labi. Vaiprātīgs rokturs, bet labi, piedodies. Tātad zelta vaiprātīgs rokturs. Un apkopojot šodien dzirdēto, prezentēšanas prasmes pārdot idejas un ļaut citiem tās dzirdēt. Ints, es gribu, lai tu liec mums noticēt, ka mums šo rokturu vajag iegādāties. Dievs, un dzīvē, jā. Iespējams, ja jūs šo rokturi ieraudzīsiet, jūs paši sapratīsiet, ka tas ir jūsu rokturis. Visādi citādi, es nezinu, vai katram tādu rokturi vajadzētu. Tā. Tas ir, labi, tad vēlreiz pamēģināsim. Tas ir no zelta, tas spīd un laistās. Viņš neatstās jūs vienaldzīgus. Ja tas bija jūsu rokturis, jums tādu vajag. Kaut kā tā. Paldies tev, Int, par šo drosmīgo mēģinājumu. Un mūsu podcastu sērijas beigās mēs vienmēr pajautājam vienu un to pašu jautājumu. Kas ir arhitektūra? Izcils jautājums. Arhitektūra ir lieta, ar ko es nodarbojos. Un diezgan aizraujoša lieta. Kas ir arhitektūra? Es vēl meklēju jautājumu uz šo atbildi. Arhitektūra ir aizraujoša, īstenībā no profesijas aizraujoša lieta, ar ko nodarboties. Nezinu, kaut kā tik vienkārši. Vides māksla, es nezinu. Mēs reizēm varbūt kā arhitekti neapzināmies, cik ļoti mēs varam kaut kādā ziņā transformēt vidi, pārveidot, radīt iedvesmojošu vidi. Mēs kaut kā reizēm palaižam garām, cik tā tomēr ir nozīmīga lieta. Tā, paši jau mēs to zinām, ka tas ir vissvarīgākais, kas uz pasaules ir. Bet tas pasaules svarīgākais droši vien ir cilvēki.
Un, ja mēs varam cilvēkiem radīt kaut kādas iespējas vai kaut kādas ērtības, vai diezgan sūdīgi atbildi, manuprāt, nosauksim to par vides veidošanas mākslu. Paldies, tev, Inka. Paldies, ka šodien bija ar mums podkāstā. Tātad atgādināšu, ka šodien noklausījāties podkāstu Rokturis kopā ar Intu Meņģeli par to, kā pārdot arhitektūru, prezentēt un par to, kas vispār ir arhitektūra. Uz tikšanos nākošreiz. Ar jums kopā bija šī podkāstu vadītāja Artūrs Dāvids Bieziņš. Un es Elizabete Dreimane. Paldies! Nākamajā epizodē kopā ar Brigitu Bulu mēs noskaidrosim jūtīguma, smalkuma un sievietes niansētā pieskāriena lomu arhitektūrā. Jūs klausījāties podkāstu Rokturis. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkāstu Instagramā podcasts.rokturis. Podkāstu veido Alise Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominiks Cipkins un Toms Martiņš Šaķis.